Labrīt visi brāļi, māsas, dargie draugi, šajā jaunajā gadā sveic jūs. Visi, kas esat šeit dievnamā, un arī visi tie, kas arī skaties šīs svētrunas ierakstu. Lai Dievs sveitīs šajā gadā viņa žēlastība, viņa mīlestība, viņa palīdzība, lai ir katru dienu klātesoši, un ka mēs katru dienu varam pieaugt tuvāk un ciešākās attiecībās ar mūsu debes Tēvu. Un lai viņa valstība iet plašumā, to mēs varētu lūkoties šajā te gadā, gan katrs viens individuāli, gan arī, kad mēs kā draudz kopā arī varam darīt visu, lai Dieva valstība iet plašumā arī šeit Liepājā un tās apkārtnē. Pagājušajā svētdienā, tas jau bija pagājušais gads, mēs lūkojāmies tādu ļoti svarīgu lietu, kas ir aktuāls visiem, un neskatoties uz to, ka mēs katrs esam, tik dažādi, ja? Bet vienu lietu, ko Dievs mums ir devis, visiem kopīgi, tas ir laiks. Un laiks ir visiem vienāds. Un līdz ar to jūs esat varējuši jau pagājušajā svētdienā, tie, kas bijāt vai esat noskatījušies ierakstus, svētrunas, esat jau varējuši nojaust to, cik tomēr laiks ir liela vērtība. Un man liekas, ka mēs pagājušajā svētdienā arī noslēdzām ar to, ka laiku mēs salīdzinājām ar naudu. Jūs atceraties? Jā, es ceru, ka jūs atceraties, tas būtu ļoti labi. Ja jūs esat aizmirsuši, noskaties vēl vienreiz internetā. Jūs varēsiet redzēt to un atgādināt sev, un tad jūs varēsiet sākt domāt par to, ka laiks tomēr ir liela vērtība. Un kā mums pret to attiekties? Kā mēs varam, ko mēs ar viņu varam darīt? Un tas ir tieši tāpatās kā ar finansēm, vai ne? Ko mēs katrs daram ar savām finansēm, kas mums ir? Un varbūt tās arī tev finanses visu laiku trūkst. Bet varbūt arī tev laiks visu laiku trūkst, vai ne? Bet, ja visiem ir vienādi, un cits māk to laiku pareizi lietot, un viņam ir augļi, viņam ir rezultāti, tad jāpaskatās ir arī uz to, kā katrs cilvēks, kā to arī šo te laiku, ko Dievs tev ir devis, kā tu viņu arī lieto. Un es jau arī teicu, ja, piemēram, jums ir grūti ar finansēm, tad lasīt mīlestības novelas vai skatīties ziepju seriālus, jums nepalīdzēs to atrisināt. Jums ir laiks jāinvestē iekšā tajā, ka jūs mācāties par finanšu pratību, kā tā sistēma darbojās, kā jūs varat pavairot to, kas jums ir, vai ne? Es jau jums esmu te sen apakaļ dievkalpojumos ir bijis, kad es esmu jums rādījis praktisks piemērus, kā ir, kad iesāja vienu pupu, jūs atcerieties? Un cik daudz pupas izaug, vai ne, teiksim, no vienas pupas, un kā Dievs to visu ir ielicis iekšā, tā pupa jau ir, kā Dievs to ir radījis, un Dievs to visu ir ielicis tajā sēklā, ka viņi aug, viņi pavairojās, un tur iznāk vairāk pākstas, un tur ir atkal jaunas sēklas, jaunas pupas iekšā. Vai ne? Tad mums ir jāskatās uz to laiku, kā mēs viņu lietojam. Un es gribētu arī, kā teikt, atgādināt to, ka tu nevari laiku apstādināt. Ja, piemēram, tu brauc ar mašīnu un policists tev apstādina, tad viņš tev apstādina, tu esi traucies uz priekšu, bet tagad tu apstājies. Ja. Laiku mēs nevaram apstādināt. Nekādīgi. Ja. Mums tāds ir, varbūt tās gribētu domāt, tas laiks varētu apstāties, vai neteiksim, un tā. Es domāju, tas ir tie, kas ir tā kā gados cilvēki, varbūt tās, es tā pieņemu, ja, kad vēl jau gribās vēl visu kaut ko, varētu tik ātri neskriet tas laiks uz priekšu, vai ne? Bet mēs nevaram apstādināt. Tāpēc arī mēs nevaram viņu kontrolēt. Es teicu, mēs varam kontrolēt to, kā mēs viņu izlietojam, to laiku, bet mēs nevaram kontrolēt laiku tā pašu par sevi. Mēs nevaram pretoties laikam. Tas arī mums ir jāsatver, ka mēs nevaram pretoties. Viņš reāli ir, viņš darbojās, viņš ir ielikts un viņš pastāv. Tāpēc arī mēs nevaram atgūt laiku. To, ko tu esi pazaudējis, tu esi pazaudējis. Jūs varat iztēloties tādu smilšu pulksteni. Jūs esat redzējuši smilšu pulksteni, ka birst ārā un tur paliek viena mazāk. Tad mēs nevaram atgūt to laiku. Kāds varētu teikt, varētu pārlikt viņu otrā. Un tas būtu tā, ka tev būtu tā kā divas dzīves jādzīvo, vai ne? Tu apgriezt to pulksteni tā, bet tāds nav, mēs zinām to. Vai ne? Mums ir viena iespēja dot šeit, būt uz šīs zemes šajā laikā. Un varbūt tās arī, lai jūs saprastu to, pavisam īsi atgādināšu, ka laiks ir tur, kur ir sākums un ir gals.
Un tas laiks, ko Dievs ir radījis savā brīnišķīgajā, pēc gribas un savas vēlēšanās, ja? Tad Dievs ir no mūžības un mūžība, ja? Tad apkārt laikam, tur, kur mēs esam, apkārt ir mūžība, ja? Tad šis te laiks, kur mēs esam iekšā, ir sākums un gals. Un to, ko es arī minēju pagājušā svētdienā, kad mums ir sākums šeit, kā fiziskai personai, ka mēs piedzimstam, un mēs nomirstam, ja, teiksim, un tā fiziskā miesa, ja, viņa tiek apglabāta, ja, no zemes ņemt, no zemes paliekam. Bet dvēsele, kas ir no Dieva, kāpēc mēs esam dzīvi, jo jūs ziniet to, ka tā acs, ko Bībele saka, acs ir dvēseles spoguls. Tas nozīmē to, ka tā dvēsele ir nākusi no Dieva. Tātad mēs esam no mūžības ienākuši laikā, un šajā laikā, no šī laika mēs iziesim ārā un mēs atgriezīsimies mūžībā. Un šis ir tas laiks, kur mēs, kā teikt, apzināmies to, kas ir mūsu uzticētais uzdevums no Dieva. Jo mēs neesam vienkārši tā paši par sevi, kā varētu teikt, reku, te mēs esam, kļūdas pēc ienācām, reku, Dievs neko nedara kļūdas pēc. Tu esi šeit iekšā ar Dievu nolūku. Es esmu iekšā šeit ar Dievu nolūku. Tikai tā problēma ir tas, tad, kad cilvēks neatrod to nolūku, ko Dievs viņam ir devis, viņš to nesaprot, viņš iznieko savu laiku un savu dzīvi. Ja Dievs ir sagatavojis tev būt par atbildīgu cilvēku tajā jomā, tad tas ir viņa nodoms un prāts. Ja tu baidies iet par to un uzņemties, un tu varētu teikt, tāpat tas jau viss ar Dievu gribu un ar viss ar Dievu ziņu un tā tā. Nē, Dievam ir konkrētas lietas, ko viņš ir uzticējis. Kā tad Dievs runāja ar Mūzu? Konkrēta lieta, viņš teica, tas, kas tev jādara, Mūzes sāk atrunāties. Viņš teica, nē, ko tad es jau nemāku runāt un tā tālāk. Jūs saprotiet, tad tas uzdevums ir tāds, kas ir dots no Dieva. Tas ir tas, kāpēc tu esi piedzimis. Tas ir tāpēc, kāpēc tu esi ienācis šajā laikā. Un tāpēc mums tas laiks ir jāapzinās, ka tas ir dārgs un vērtīgs. Jo katrs viens no mums, mēs būsim prom no šejienes. Tā kā tie cilvēki, kas ir dzīvojuši jau pirms mums, ja, kas jau ir aizgājuši, mēs sakam aiziet kur mūžībā. Ja? Ir tā, ka cilvēks nomirst, ko mēs sakam, viņš aiziet mūžībā, devies mūžībā. Jūs esat dzirdējuši tādu, ja? Vai ne? Tad tas nozīmē to, ka mēs apzināmies, ka tas laiks, kas mums ir šeit, ir ļoti svarīgs. Es gribētu taisnīt jauniem cilvēkiem, rītīgi, ka jūs saprotiet to. Jums liekas tā, es esmu jauns, es esmu maziņš un tā tālāk. Un tā tālāk. Man vēl viss dzīve priekšā un viss un tā tālāk. Bet tas laiks tik tiešām nav apturams. Es iekšā dvēselē, es esmu jauns. Man vienkārši miesa netiek citreiz līdzā. Man tā ir. Es varētu iet un to, es varētu iet un šito, es varētu iet un šito, bet tā miesa saka, pagaidi, bišķi apstājies jau, klausies. Nevaram mēs aiziet vairāk tik tālu, nevaram mēs tik ātri vairs pabraukt, nevaram. Un ko tad darīt, vai ne? Un ko tu varētu teikt, es visu spēju, tas spēkā, kas man dara stipru vai neko mācītāji, tā tas ir, tā tas arī ir. Un paldies Dievam par viņu varano spēku, kas mums palīdz piepildīt to uzdevumu, ko Dievs mums katram ir uzticējis. Iesim tālāk. Tātad mēs nevaram, es jau minēju, ja, mēs nevaram laiku nopirkt. Ja? Kāds ir nopirks laiku? Nē, mēs nevaram to izdarīt. Ja? Laiks ir laiks. Mēs nevaram nopirkt. Ja? Teiksim, es varētu kaut kā nopirkt, vēl kādas 10 gadus klāt. Vai ne? Teiksim, tā aiziet uz veikalu, samaksā man lūdzu vēl 10 gadus klāt pie manas dzīves. Vai ne? Mēs nevaram to izdarīt. Vai neko. Tad pātrināt, mēs nevaram laiku pātrināt. Iedomājieties, arī ļoti interesanti. Mēs gribētu ātrāk, vai neko. Piemēram, mums viss tagad ir ļoti, ļoti ātri, jā, teiksim. Atcerieties, kādreiz bija lēns internets. Vai ne? Un tagad, ja pēkšņi lēns internets, kas rosās jūsos? Nepatīkams sajūtas, vai neko? Kāds tas pat čāka? Vai ne, teiksim tā. Bet kādreiz viņš bija ļoti lēns. Vai ne? Un tad mums tā viss liekas ātri, ātrās ēdināšanas, vai ne, teiksim, tur oficianti kavējās tajā restorānā un tā tālāk. Kas tas ir, vai ne, un tā tālāk. Vai ne? Vai jūs pasūt mājās, lai jums atved, kur tas čalis ir ar to grozu, vai ne, tiem rīsiem, vai ne, kāpēc viņš nav atbraucis vēl. Tā, tad mēs redzam to, ka mēs nevaram viņu pātrināt. Un tātad
Klausieties ļoti uzmanīgi. Līdz nāvei tu esi laikā. Ja mēs varētu teikt tā, mēs esam laika kalpi. Es nekalpoju, es kalpoju tikai Dievam. Es saprotu tev. Bet tas laiks ir tas, kas mums ir dots. Un ko tad mēs darām ar to? Mēs esam tajā iekšā. Es vienkārši vēlos, lai jūs tā ieraug tā bišķiņa plašāk no tās, ka jūs redzat tā bišķiņa paceļt acis un paskatāties to, cik vērtīgs ir laiks, ko Dievs mums ir devis. Un es viņu nevaru izniekot. Es viņu nedrīkst pazaudēt. Es viņu nedrīkst veltīgi iztērēt. Tad, ko es varu darīt ar laiku? Es viņu varu investēt. Es viņu varu investēt iekš tā, kam ir mūžīga vērtība. Jūs varat investēt visu savu dzīvi iekš materiālā, laicīgā un dzīties pēc tā. Bet viss laicīgais zudīs. Bet tas, kas ir mūžīgs, pastāvēs mūžīgi. Cik varbūt banāli skan, bet Dieva vārds ir mūžīgs. Un kā mēs uzņemam šo dzīvo barību katru dienu. Tas ir arī mūsu laiks, ka mēs investējam Dieva vārdu lasīšanā, Dieva vārdu studēšanā. Ka mēs uzņemam šo, kā Jēzus saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dzīvo. Tas nozīmē to, ka man tas ir vajadzīgs vairāk un vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu dzīvot. Es gribu dzīvot tajā dzīvībā un dzīvības pārpilnībā, kas nāk no tā kunga. Un to paveic kas pie mums? Dieva vārds, kas maina mūsu domāšanu. Ka mēs sākam saprast to, ka es varu dzīties pēc visām pasaules mantām. Un tā kā Jēzus saka, tev var būt šķūņi pilni ar visu kaut ko un tā tālāk, bet tu bezprāti šajā naktī tev atprasīs tavu dvēseli. Kas būs? Kur paliks viss tas, pēc kā tu esi dzinies, ko tu esi krājis? To laicīgo, to tu līdz nepaņēmis mūžībā. Kad mēs atveram acis un ieraugam to, ka pagaidi, kas Dievs ir vērtīgs, lai es domātu un redzētu to, kā investēt savu laiku mūžībai. Jūs ziniet, ja jūs vienu cilvēku ved pie Kristus, viņš tiek izglābts. Tā ir mūžības vērtība. Un man liekas, ka daudz kristieši, kas sev sauc par kristiešiem, nemaz nedomā tādā veidā. Viņi domā tikai par sevi. Es jau esmu izglābts, baigi foršā, viss ir, Jēzus pazīst, viņš pazīst mani, baigi labi. Viss ir, man ir kārtībā, es būšu debesīs. Ja, nodrošināt, ja, biļeti. Ja. Bet kāpēc te Jēzus nāca un ko viņš saka? Ejiet, sludiniet, ejiet māciet, ejiet lieciniet, ja. Dariet par mācekļiem, uzrunājiet cilvēku, palīdziet viņiem nākt pie Kristus. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir mūžīgs. Jūs palīdzēsiet viņiem, savu laiku investēsiet, ja? Investēsiet, lai cilvēki piedzīvot mūžību kopā ar Dievu. Viņi piedzīvos mūžību, ja viņi nepazīst Dievu, viņi aizies uz elli. Viņi aizies uz turieni, kur ir posts, kur ir ciešanas, mūžīgas ciešanas. Ja jums šeit ir ciešanas, tās ir laicīgas, bet mūžīgas ciešanas, tas ir kaut kas, prātam, varbūt neaptveram, bet, mīļie, tas nav tas, kur cilvēkiem ir jāaiziet. Tāpēc es jūs aicinu šajā rītā arī, kad jūs tā bišķiņ tā uzmundrini sev un pasaka, zins, Dievs jauns gads, jauns iespējas, tu man laiku esi devis, es varu rūpēties par mūžības vērtībām. Un mūžības vērtības ir gan pats sev uzcelt ar Dievu vārdu un viņa vārdu spēku, to klausoties, dzirdot, lasot, studējot, gan arī, ka es varu iet un stāstīt cilvēkiem par Dievu mīlestību, cik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Vai tas nav skaisti, man mīļie? Tas ir tas, ko Jēzus nāca un teica. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Un redziet, Dievs kaut kā pieskārās mums un mūs izglāba. Tas nozīmē to, ka Dievs var pieskarties arī vēl citiem cilvēkiem un var viņus izglābt. Un tad tavs laiks, ko tu būsi investējis citā cilvēkā, viņam pastāstot vienkārši evaņģēliju, tas tā ir mūžības vērtība. Palīdzēt cilvēkam dzīvot mūžībā, tā taču ir vērtība, man mīļie. Un es citreiz esmu pārsteigts par to, ka draudzes guļ šajā lietā, ka kristieši vienkārši ir aizmiguši. Un savu skatu ir vērsuši tikai uz tām zemes lietām, uz tām laicīgām lietām. Kā kristietis būdams var sēdēt vienkārši pie datora un spēlēt datorspēlītes?
savu laiku notrallināt, kas viņam ir dots, izniekot nonsensā, kur tajā pašā laikā tu varētu vinnēt cilvēkus Kristu. Un tas ir tas, kur mums ir jāpamožās, man mīļie. Tas ir tas, kur mums ir jāaptver to, ja mēs paši būsim vāji, mēs nevienam citam nepalīdzēsim. Bet ja mēs esam paši stipri un mīlam Dievu un esam Dievu tuvumā katru dienu, jūs redzēsiet, Dievs varēs lielas lietas darīt. Arī caur mums katru individuāli. Tā kā mums ir jāapzinās to, ka laiks patiešām ir ļoti, ļoti liela vērtība. Ja es atšķirtu ar maniem vaļā 90. psalmu, 90. psalms, un mēs izlasīsim šeit 10. pantu. Un skatieties, ka šeit ir sacīts. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Jūs redzat to? Es izlasīšu vēl vienreiz. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Tad, ko mēs varam redzēt? Es jau pagājušajā svētdienā to pieminēju, jūs varat paskatīties, cik jums ir gadi. Tad jūs varat paskatīties, kas tad vēl ir palicis. Cik daudz, vai ne? Ko piepildīt? Kā piepildīt to labo vēl savā dzīvē? Un tam vajadzētu bišķiņ tā liktā atjēgties ar to, ko mēs darām ar savu dzīvi, ko mēs darām ar savu laiku. Es domāju, ka daudz cilvēku par to neaizdomājās. Novērtēt laiku, pateikties Dievam par laiku, ko viņš ir devis mums. Ka mēs varam, piemēram, šis laiks, ko jūs investējat iekšā tagad, dzirdot Dievu vārdu, un ja jūs to uzņemat godīgā un skaidrā sirdī, tur būs brīnišķīgi augļi. Jūs sāksiet apzināties savā dzīvē, mans laiks man ir vērtīgs, jo tāpēc, ka man ir tik un tik gadi, un man ir tik un tik palicis, ko es varu izdarīt, Dievs, lai tavu valstību iet plašumā. Kā es varu palīdzēt draudzē, kā es varu palīdzēt brāļiem, māsām. Kā es varu darīt to, kas ir tavā sirdī, kungs. Redziet, jūs pagājušajā svētdienā tie, kas jūs bijāt, es jums pateicu to, ka patiesībā nevienam jūs īpaši neesat vajadzīgs. Jūs atcerieties to, ja jūs skatījāties? Ja? Es teicu, jūs īpaši nevienam neesat vajadzīgs. Jūs esat vajadzīgs varbūt tās dažiem cilvēkiem. Tāpēc, ka visiem pārējiem ir vajadzīgs tavs talants. Nevis tu. Tu neesi vajadzīgs. Atradīs kādu citu. Ja? Bet tev liekas, ka tu esi vajadzīgs tur tajā vietā. Bet tā tas nav mans mīļais. Tam, kam tu esi vajadzīgs savai ģimenei. Tu esi vajadzīgs savai ģimenei, tu esi vajadzīgs saviem mīļajiem. Tas ir tas, kur tur esi visvairāk vajadzīgs. Tur viņi tev novērtēs visvairāk. Ģimene, tā ir viena fantastiska lieta, ko Dievs ir veidojis, un tā ir nozīme. Es saprotu to, mums, piemēram, ģimenes tagad ir tik daudz šķīrušās, sašķēlušās, kašķējās, visu kaut ko. Bērni cieši ļoti, ļoti daudz, ja, kas ir dēļ tā, ka vecāki vienkārši nemāka savā stāvā. Kā var, piemēram, katru dienu Latvijā no ģimenēm izņem ārā 5 bērnus un dod aizbildņiem. Katru dienu ģimenes nemāk savā starpā, nemāk vecāki komunicēt, nemāk runāt. Un līdz ar to bērni jau cieši no mazotnes. Tikai tāpēc, ka vecāki nemāk, nezin kā sarunāties, nezinu, kā risināt tās grūtības un tās problēmas. Un tas ir tas, kas ir tas arī tas, kā teikt, ja mēs skatāmies, piemēram, mēs runājam, piemēram, par ģimeni, kur tu esi visvairāk vajadzīgs, bet vienkārši es gribu, lai jūs to saprot, ja? Jūs varētu teikt, man tur ir tik daudz draugu, un man tur ir tas, un man tur ir tas, un man tur ir tas, mans mīļais, nedzīvo ilūzijā. Man ir tik daudz sekotāju, ja, tur, nezinu, kādos sociālos un tā tālāk. Zini, ir tāds viens vārds, bet es to nedrīkst teikt tagad, tāpēc, ka šis tiek ierakstīts, ja, bet sākās ar eši, ja, un it beidzās, ja. Nē, tas tā ir ilūzija, kurā tu dzīvo.
Viss, kas tev ir nav tavi drauģeļi kaut kur apkārt, tā ir tava ģimene. Tā ir tā visa lielā vērtība. Tas ir mīlošs tētis, mīlošs māmiņa, ja, kur rūpējās un gādā par tevi caur tiem gadiem, ja, kur tu esi izauklēts un izaudzis, ja, skolots, lolots, ja, apģērbts, viss. Ja. Tā ir tā vieta, ja, kur tu esi nozīmīgs un svarīgs. Un viņi tev vienmēr mīlēs. Un tad pārdomājot šos vārdus, man patīk tas, Dievs saka, bet arī man ir ģimene. Man ir draudze. Un mēs skatāmies, ko Dievs runā par draudzi. Viņš runā par draudzi, kad mēs esam tik dažādi, bet mēs visi esam locekļi. Mēs esam saistīti kopā. Mēs esam Dieva bērni. Tas nozīmē to, ka Dievs ir mūsu tēvs, tad Dievam ir ģimene. Tas nozīmē to, ka mēs patiesībā draudzē viens otram esam ļoti vajadzīgi. Un nesāc skatīties uz to, es nevienam neesmu vajadzīgs, un neviens te nesasveicinās ar manīm, un neviens te nepasmaid uz manīm, un tā. Ne. Sāc ar to, ko tu vari dot. Neesi tāds, kas sagaida no citiem, ja, ka visi citi tev pienāks un tā tālāk, un tevis, nezinu, uz rokām nesīs katru svētdienu. Bet padomājiet par to, kā mēs varam būt Dieva ģimenē ar tādu, ka nevis mēs esam vajadzīgi tāpēc, ka Dievs mums no viena savu gāru ir devis, viņš mūs ir savienojis kopā. Viņš mums ir piedevis mūsu grēkus, mēs esam izrauti no tumsas, ievest Dieva ģimenē. Un labi, citreiz pakašķējās savā starpā, tas viss normāli, tas nav nekas traks, ja? Bet tad saprot, nevajadzēja. Nākam lūdzam piedošanu viens otram un Dievs piedod, un mēs atkal varam iet tālāk uz priekšu. Tas ir tas, kas ir ģimene. Ģimene nav tāda vienkārši sterīla staigā apkārt, vai neteiksim, piemēram, mums ir kādas problēmas. Nav, mums viss rozā ziedos, jā. Nu tāds nav. Vai ne? Mēs mācamies, mēs ejam caur, bet mēs novērtējam draudzēt citu kā tikpat dārgu un vērtīgu Dievam kā sevi. Tikpat dārgu un vērtīgu. Tas nozīmē to, ka Jēzus saka šos vārdus, mīliet Dievu un mīliet savu tuvāko, kā es jūs esmu mīlējis. Mēs esam daļa no Kristus miesas. Mēs esam loceklis Kristus miesā. Tā ir liela vērtība. Cik mums gadi palikuši vēl? Cik gadi tev ir tagad? Cik vēl ir palicis? Labi, mēs nezinām to, kad var notikt kaut kas vai kā, vai ne? Man vairāk liekas tas, ka uz ko mana sirds tā kā tiecās, ir tas, ka mums daudz vairs nav palicis laiks šeit. Jo tāpēc, ka visas lietas vēl nav piepildījušās līdz Jēzus otrajai atnākšanai, bet draudzes paraušana nav Jēzus otrā atnākšana. Draudzes paraušana, jeb aizraušana, ir tas, kad Jēzus nāk pēc savas draudzes, pēc saviem ticīgiem, ja? Pēc brāļiem un māsām, kas ir savas dzīves uzticējuši Jēzum Kristum, un vienu acu mirklī mēs esam projām no šejienes. Un tur nav nekam vairs jāpiepildās. Ko mēs varētu teikt, vēl ir nezinu kāda apsolījuma, kam jāpiepildās, lai tas notiktu. Nē, tas var notikt. Nu, kā es arī jums minēju vienā rakstā, kā zaglis naktī viņš var nākt un ņemt savu draudzi pie sevis. Un tāpēc arī mums ir jābūt nomodā. Katru dienu mēs nevaram darīt pārcits citam. Ja? Un es domāju, ka neviens nejūtās labi, ja dara pārcits citam. Pat arī tas pārdarītājs. Svētais Gars viņam teiks, nav labi. Tas nebija forši, ko tu teici vai kā tu rīkojies, tas nebija labi. Un tu varēsi teikt, piedod, es nepareizi rīkojos un piedod man. Tā ir ģimene. Dievam ir ģimene. Tā kā skaties uz to, ka Dievs tev ir ievedis draudzē, Dievs tev ir ievedis savā ģimenē, un tur ir nolūks. Ja saprotiet, ģimenē neviens nevar būt parazīts. Ļaujiet man to paskaidrot, citādāk jūs uzmetīsiet lūpu, ja, teiksim tā, vai ne? Man, piemēram, mums ģimenē ir 4 bērni, ja? Vai viņi vienmēr visu dara to, kas mums tā kā baigi superīgi? Nebūtu, nē. Mēs viņus mīlam, tas nenosaka to, no viņu darīšanas nenoteiks mūsu mīlestību. Bet mums ir vairāk, kā varētu teikt, jāmāca un jāpalīdz saprast to, lai viņi ieraudzītu vērtības. Lai viņi ieraudzītu, ka tas brālis, māsa ir vērtība. Un nedrīkst runāt sliktus vārdus un nedrīkst darīt pārcits citam.
Tāpēc, ka viņš arī ir tāds pats Dieva bērns, tāpat tās Dieva līdzībā radīts, un mēs nedrīkstam darīt pāri, mēs nedrīkstam pazemot citu. Mēs visu varam uzcelt, mēs varam mīlēt, mēs varam palīdzēt. Tas ir tas, ko Dievs aicina mums izmantot mūsu laiku. Jūs dzirdējat? Un kā jūs jūties to, ka jums ir cilvēki, kas jums palīdz? Fantastiski, vai neko? Fantastiski. Tas ir brīnišķīgi, vai ne? Tāpēc es vienkārši aicinu jūs to laiku arī, kas mums ir dots, izmantot, investēt, ja? Ka jūs varat uzcelt, ka jūs varat pievienot vērtību, ka jūs varat pievienot vērtību, caur to laiku jūs pievienot vērtību kādam citam cilvēkam un piepildīt dievišķo nolūku savā dzīvē. Vēl viena raksturvieta, vēstule Efeziešiem 5. nodaļa. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļa. Un šeit mēs izlasīsim šādus vārdus. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, kas arī mums liek aizdomāties par to, un skatieties šeit 5. nodaļa, 14. pāns. Tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Ziniet, varbūt arī tā, ka tu visu savu dzīvi noguli. Es nerunāju vienkārši tādā, kā teikt, es visu laiku guļu, jā, teiksim, ne. Vienkārši, ka cilvēks, kad jūs guļat, vai ne, tad jūs esat tādā citā pasaulē. Jā, jūs neko nedarat, jūs neko nekā, vai ne. Bet šeit apostols Pāvils saka, klausies, tu pamosties. Ieraug to, ka Dievs tev ir devis laiku. Kā tu to izmanto? Neesi aizmirsis savā dzīvē. Investē to laiku iekšā. Jūs varat nogulēt savu laiku, iztērēt viņu nonsensam. Bezvērtīgi. Bet apostols Pāvils saka, ziniet ko? Varbūt jūs esat to jau darījuši. Bet jūs varat dabūt to atpakaļ. Kā jūs varat dabūt atpakaļ, piemēram? Kā jūs varat, teiksim, piemēram, jums tātad ir jauns gads sācies, pagājušajā gadā jūs esat tik daudz iztērējis savu laiku, vai ne, teiksim, un tā tālāk nonsens, jā, teiksim, izmet sārā. Jūs varat daudzreiz vairāk izmantot savu laiku, lasot Dievu vārdu, ko jūs varbūt pagājušajā gadā neesat darījuši. Jūs varat vairāk pavadīt laiku lūkšanā. Jūs atgūstat atpakaļ to, ko jūs esat pazaudējis, jā? Teiksim, jūs atgūstat atpakaļ. Jūs bijāt apņēmies, piemēram, 5 minūtes pavadīt laiku ar Dievu lūkšanā un Dievu vārdu lasīšanā. Bet es jums kaut kā janvārī bija, bet februārī vairs nebija un pārējā gadā. Tad šajā gadā lūdzu uzlieciet vairāk to, ka tās jau, piemēram, ir 10-15 minūtes. Un jūs dabosiet atpakaļ to, ko jūs pazaudējāt. Pagājušajā gadā jūs dabosiet to atpakaļ. Jūs investēsiet to laiku, jā? Kur jūs izķērnājāt pagājušajā gadā. Tad atbrīvot to laiku, jā? Atbrīvot viņu. Jā? Dariet to, kas patiešām ir ritīgi nozīmīgi un vērtīgi. Un tad es vēl gribētu pateikt kādas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Man tā liekas, kur man arī nācies ir sastapties ar tādām lietām, kad cilvēki grib satikt tevi. Jā? Tā kā satikt tevi. Jums ir bijis tā, ka cilvēki grib satikt tevi. Un satiek mācītāji un viss un tā tālāk. Bet, ziniet, citreiz tas laiks, ka es tā padomāju, tas ir mans laiks, uz ko man aicina kāds satikties. Un tad, kad tu aizēji satiecies ar viņiem, īsti nav ko teikt. Un tad tu tā domā, kāpēc es esmu šeit? Kāpēc es tagad savu laiku lietoju, atceļu kādas citas lietas? Tev tāpatās nav ko teikt. Tu kaut ko runā, un bieži vien jūs ziniet, kā ir, kad tas cilvēks, kas grib runāt ar mācītāju, viņš grib dabūt to mācītāju savā pusē. Mācītāji, es zinu, ka es daru stulbi, bet piekrīti man. Es zinu, ka tas ir nepareizi, bet piekrīti man. Un ko es varu pateikt? Es varu pateikt tikai to, ko Dieva vārds teica, kas ir pareizi. Un ja tas cilvēks pasaka, labi, es vienalga palikšu pie savējā, mans laiks ir izniekots. Jūs saprotiet to? Jums tieši tāpatās ir jāskatās to, kur jūs to laiku izniekojat ar citiem cilvēkiem, kur vienkārši jums piesūcās klāt un izsūc jums ārā to.
Un jūs paliek tukšs, neuzpildīts, ja, un kā varētu teikt, jūs esat galīgi sausā. Un es liekas, kāpēc man visā vajadzēja iet runāt ar to cilvēku? Jūs ziniet, ja jūs nemācīsiet kontrolēt savu laiku, citi kontrolēs jūsu laiku. Ja jūs nemācīsiet kontrolēt savu laiku, citi kontrolēs jūsu laiku. Un tā ir skaudra patiesība, man mīļie. Tad mums ir jāmācās arī to, kad pasargāt to laiku, ko Dievs mums ir devis. Pasargāt to. Esiet gudri, kā jūs investēt. Ja jums, piemēram, ir jautājumi, ja jums ir tādas lietas, kuras jums ir, piemēram, vajadzīgs risināt, tad lūdzu, tad domājiet, kā jūs varat to lietu vislabāk atrisināt. Arī, ja jūs ieaicināt citus cilvēkus tajā, kas sniegtu palīdzību. Un man bija tagad vajadzīga viena palīdzība pavisam pāris dienas atpakaļ, un es tikai zināju vienu cilvēku, kam es varēju lūgt to palīdzību, un es viņam pazvanīju, es teicu, man ir tāda lieta, kad man būtu vajadzīga tā palīdzība. Viņš saka, es tur aizsūtīju viņam arī bildes un tā tālāk, un tad viņš, kā teikt, kādu brīdi bija klusums. Ja, mēs vienkārši pārtraucām to telefonu sarunu, bija klusums, tad viņš man pēc tam atzvana. Viņš pēc tam atzvana, un ka viņš ir kontaktējies ar vienu vēl labāku speciālistu tajā lietā, un ka viņš ir, viņš labāk varētu to izdarīt. Un tas bija tā ļoti interesanti, tas, kad vienkārši tā Dievs deva tādu gudrību, kad nevis man tagad ir cauri to cilvēku, kur es pirmo pazvanīju, jākontaktē tas otrs cilvēks, bet ka es to otru cilvēku varu pat taisno kontaktēt. Un visu, ko es varēju pateikt, atsūt man viņa telefonu numuru. Ja es to cilvēku nepazīstu. Atsūt man viņu telefonu, es viņam pats pazvanīšu. Man nav jātērā tā otra cilvēka laiks. Tā kā čeries, tā kā cauri, teiksim kādu. Man tas nav jādara. Reku tur es pat aizno to virzienu. Un tas ir arī tas, kur mums vajag ar tā aizdomāties, kā mēs varam to laiku, kas mums ir dots, un citiem arī dots, kad, piemēram, man ir svarīgi, tavs laiks tā ir svēta lieta, mans laiks ar man ir svēta lieta. Ka mēs varam respektēt citu laiku. Ja mums, piemēram, šeit ir dot iespēju tagad, teiksim, piemēram, būt sadraudzībā pēc dievkalpojuma, piemēram, vai ne? Tad mēs varam to izmantot. Mēs varam pieklāt un parunāt. Tas laiks, ko mēs varam, es saprotu, tur tas tev laiks ir jau sadalīts, tu jau pusdienas jau, krāsnī jau gatavojās un tā. Bet tu zini to, kad mēs vienmēr sakam, ka pēc dievkalpojuma jūs var būt sadraudzībā. Varbūt izmaiņu to savā schedulā, teiksim, tajā plānotājā, kad pēc dievkalpojuma man vismaz būs 10, 15, 20 minūtes, kur es varu pabūt kopā ar brāļiem un māsām. Un redzēt to, un palīdzēt, un runāties, un aizlūgt. Es to visu varu darīt tad. Tas ir manā plānā. Labi, varbūt kādas reizes, es saprotu, tur nav, bet tomēr tu plāno to, kad es atbraukšu Dievu, es nebūšu dūks pa durvīm ārā. Tāpēc, ka man ir citi plāni. Paplāno kaut ko savādāk. Citādāk izplāno, lūdzu. Labi, pavisam īsi vēl. Par to, kas tā kā priekšā. Ko tu vari darīt? Mums ir 12 mēneši, ja? 12 mēneši šajā gadā. Un tas dažs pietur punkts es iedošu, lai mums būtu, teiksim, tādi, un to mēs arī noslēgsim. Pirmā lieta ir tu plāno un pieraksti. Plāno un pieraksti savu laiku. Es, piemēram, katru rītu, kad mēs, teiksim, piemēram, mēs esam piecēlušies ar sievu, mēs pārnājam, kas ir tev, ko tu dari, kādi tev ir tie plāni. Jo viņai ir plāni, un arī man ir plāni, bet ir arī, kas ir kopīgi plāni. Ja? Bet mēs pārnājam to, un tas būtu ļoti labi arī vīram ar sievu savā veidā arī, kā varētu teikt, respektēt vienam otru, bet runāties par to, vai ne? Varbūt tas arī kā var to apvienot un tā skatīties, kā labāk izdarīt. Nostiprini savus prioritātes. Kas ir tavs prioritātes? Nostiprini tās, savā dzīvē. Nostiprini savus prioritātes. Ja? Dzenies pēc tā, par ko tu dedzi. Dzenies pēc tā, par ko tu dedzi. Redz, ja tu, piemēram, dedzi par vairāk naudas, tu dzīsies vairāk naudas, vai ne? Bet mans tas skubinājums būtu, ja tu dedzi par Dievu un tu redzi to, ka Dievs tev ir ļoti, ļoti svarīgs, tad dzenies pēc Dieva un viņa valstības. Tiecies pēc tā, kas Dievam ir svarīgs, un tu redzēsi, Dievs darīs visu, lai palīdzētu tev tavā dzīvē. Tad aizsargā savus plānus un prioritātes. Arī tā pieņem tādu lēmu, vienkārši
aizsargāt savus plānus un prioritātes. Ja tu, piemēram, esi apņēmies šajā gadā nomest tik un tik kilo, ja? Nu, piemēram, ja, es saku, vai ne? Tad tev ir jāizsargā tas plāns, ja tu to esi apņēmies. Es patiesībā biju dziļās skumjās par sevi, ja, kas es jums pateikšu to līdzdalīšu, un tev visi zinās arī to, vai ne? Es apskatījos kalendārā, man ir tāds kalendārs, kas man stāv parasti uz galda, kur man tā studija un viss, un tur ir kalendārs, un es katru rītu, teiksim, ko es daru, es eju nosvērties, cik man ir svars. Un es biju 1. janvārī, tas bija tā kā 2025. gadā, man bija es biju uzrakstījis, cik man ir svars, ja? Un tagad es paņēmu, ka bija 31. decembris 25. gadā. Man bija viens un tas pats svars. Bet nē, viņš jau tur ir dancājis, ja, teiksim, piemēram, tā uz augšu, uz leju un tā tālāk, bet jūs ziniet, cik es biju vīlies tajā, kad es skatos, tā es sāku un tā es arī beidzu, ja. Vai ne? Un jūs varētu teikt, mācītāji, tas ir cilvēcīgi, protams, vai ne? Kam tā negadās un tā tālāk. Bet, ziniet, man tomēr jābūt ir vairāk tādām apņēmības pilnām, un man bijuši labi rezultāti, bet, te bija kaut kādas, nezinu, tur parasti visi šitie gada svētki, visi šitie te, kas ir tās tortis, kūks un tā tālāk. Vai neko? Tas tev tā, ka tu esi ticis pie kaut, un tad tev atkal, un tu jāpasaka tai tortei, nē, visu gada svētkos vairāk tortis nebūs. Okay. Nē, labi ir, jūs varēsiet ēst. Okay. Tad, ja tu, piemēram, arī pieņem lēmumus, kas ir balstīti uz nākotni, ja? Nepieņem lēmumus, kas ir balstīti uz pagātni, vai ne, kas ir bijis, tas ir pagājis, tur neko nevar darīt, bet, piemēram, pieņem lēmumus, kas tu skaties uz priekšu, kad tu skaties lūkojas, un tur, piemēram, kādas lēmumus tu pieņemsi, lai tie ir vērsti ar perspektīvu uz priekšu, nevis uz atpakaļ, ja? bet uz priekšu. Un man patīk tas piemērs, kas ir attiecībā par mašīnu, ja? Mašīnai ļoti labi tev ir, vai ne, kā teikt, liels priekšējais stikls, ar ko tu vari redzēt, un tev vēl ir durvīs stikla, un tu vari redzēt bet tad ir tie atpakaļgaitas spogulīši, un tie ir maziņi. Ja? Gan iekšā ir tas, un kad tu vari redzēt, dažreiz tev nāksies, tā kā bišķi paskatīties, bet patiesībā ir tas, tu visu laiku jāstās ir uz priekšu, ka tu ejus, un tad tos lēmumus arī, kā teikt, lūkoties uz priekšu. Okay, izvērtē savus sabiedrotos. Lai tu īstenot tos plāns, izvērtē savus sabiedrotos. Jo kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien ir tāda, ka, teiksim, piemēram, tie sabiedrotie nedalās tavā skatījumā uz priekšu. Viņi nedalās tajā. Un tas nozīmē to, ja viņš nedalās tajā skatījumā ar tevi uz priekšu, ja, tad viņš nebūs tavs sabiedrotais. Ja? Un tas tāpatās, tā kā, piemēram, divas kundzes sarunā, mēs iesim tagad, 1. janvārs, mēs tagad sākam, un mēs tagad ejam pa veloceliņu, ja, teiksim, piemēram, mēs ejam katru dienu 10 kilometrus, ja? Katru dienu mēs ejam 10 kilometrus, un tā tālāk. Un kas notiek, piemēram, apņemšanās vienmēr ir ļoti liela, bet tad nāk kaut kāds atrunas, nāk kaut kas tāds, un tu beigās paliek tas, uz ko tu esi licis savu cerību uz to otro cilvēku? Tā kā tāds it kā pa diviem kopā iet ir vieglāk, tā kā tālāk tu vari noiet, vai ne? Bet tajā pašā laikā tu apzinies to, ko tu vari paveikt, un vai tie sabiedrotie tev apkārt vienkārši neizķērnā tavu laiku. Un tad, teiksim, viņi nevarēs, tu arī saki, ko es tur viens pats iešu un tā tālāk, un tas plāns izjūg. Un tas nav labi, vai ne, ko mans mīļais? Okay? Izvērtē savu ieguldījumu, kur tu investē to savu laiku, kas tev ir dots, tas arī ļoti, ļoti svarīgi. Okay? Tad vēl ir viena lieta, ko es gribētu jums arī pateikt. Neizpatīts visiem. Neizpatīts visiem. Citreiz cilvēki grib savu laiku investēt tajā, ka izpatikt visiem. Visiem tu nekad neizpatiks. Un vienkārši necenties to darīt. Neinvestē savu laiku, lai izpatiktu visiem. To tu nekādīgi nevarēsi izdarīt. Un tas vienkārši tu būsi sakal, kā teikt, vīlies, un tu būsi sagrauts visā tajā, ka tev nav sanācis. Okay? Bet ko es gan varu pateikt? Es varu pateikt tā, ka Jēzus mums ir labs piemērs. Un ziniet, ko viņš darīja? Viņš dzīvoja pa patikšanu savam debesu tēvam. Ja? Viņš nenāca piepildīt to, ko viņš grib, viņš nāca un piepildīja to, ko Dievs grib. Un šis ir labs risinājums mums katram. Jūs varat pieiet un paprasīt Dievam, Dievs, ko tu gribi no manas dzīves. Es gribu izpatikt tev. Man nav jāizpatīk visiem tiem cilvēkiem, kas ir apkārt un tā tālāk. Tev tā liekas, ka tev ir tik daudz draugu un visiem tu patīc, tad tā patiesībā ir ļoti daudz, kas tev vispār nezinu.
vēl ne to labāko. Bet Dievs vienmēr skatās uz tevīm ar labu skatienu. Un tas ir tas, kur mums vajadzētu investēt savu laiku taisni, tā kā Jēzus izpatikt savam debes tēvam. Nevis savu prātu, ne savu gribu, bet tavu tēvs. Tas būtu ļoti, ļoti skaisti. Okay. Un vēl tas noslēgumā būtu tas, ka tu aizmirsti to, kas ir pagājis, ja? To palaid projām un tā tālāk nedzenies pēc tā vairāk. Bet skaties uz priekšu, skaties uz nākotni. Šis gads nāk, piemēram, tu vari skatīties, cik daudz cilvēkiem es palīdzēšu iemantot Dievu valstību. Cik daudz cilvēkiem es varētu liecināt, cik daudz cilvēkiem, man es skatos to, man tur labas attiecības ar to un to, kā es viņam varētu pastāstīt par Jēzu Kristu. Kā es viņam varu palīdzēt iepazīt Jēzu ko. Noliec tādas lietas, kam ir mūžības vērtības, un tad tas arī tev sekmēsies, mans mīļais, ar Dievu palīgu, vai neko. Tāda. Un vēl noslēgsim vēl vienu raksturvietu, Jāņa 7, man ir pierakstīts šeit Jāņa 7, Jāņa evaņģēlijas, 7. nodaļa, un ko Jēzus Kristus šeit saka, tādus vārdus, 6. pants, viņš saka, tad Jēzus viņiem saka, mans laiks vēl nav nācis, turpretīm jūsu laiks vienmēr ir klāt. Un mēs aizdomājamies par to, kad, ir kādas lietas, kas tev ir jāpadara tagad, un ir kādas lietas, kurām vēl nav laiks. Un tāpēc mums ir jābūt tādā skaidrā sapratnē par to, Dievu lūdzot, lasot viņu vārdu, kas ir tas laiks, kas ir tagad, un kas ir tas, kam vēl nav laiks pienācis. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi, man mīļie. Jo citreiz jūs gribat iet darīt to, kam vēl nav laiks, un jums nesanāk. Bet ir svarīgi, kas ir tagad, kam ir pienācis laiks, un apzināties to, kad vēl ir jābūt pacietīgiem, ka tas laiks vēl pienāks. Ne? Tātad mēs redzam, mums ir labas lietas, ko mēs varam apgūt arī par vienkāršu lietu kā tavs laiks, mans laiks, ka Dievs mums ir devis visiem vienādi, neviens nav apdalīts no tā, un tad mēs varam skatīties to, ko mēs izdarām ar to laiku, ko Dievs mums ir devis. Un mēs varētu arī lūgt Dievu par to, ka tas, kas ir bijis 25. gadā, tas ir pagājis, tur mēs nevaram neko mainīt, bet 26. tagad ir priekšā. Un tur var būt labas lietas, kur mēs varēsim atskatīties pēc tam 26. gada beigās, ja tas kungs nebūs atnācis ātrāk, kā mums ir veicies ar to, vai ne? Ko mēs esam varējuši darīt. Un varbūt tās arī, ka tu varētu skatīties un tev blakus sēdēt gada beigās, kad 5, 10 cilvēki tev apkārt, kurus tu esi vedis pie Kristus, un tu mācekļo viņus, un tu var nekā teikt, tu ņem rūpi par viņiem, lai viņi turpinātu šo glābšanas ceļu Kristu. Tā būtu fantastiska lieta, ar ko mēs visi varētu lepoties, un mēs visi varētu teikt, Dievu vareni esam, ko viņš ir varējis darīt lielas lietas caur mums katru. Amen? Amen. Tad nolieksim galvas un lūksim Dievu. Lūksim, lai Dievs palīdz mums mūsu laiku gudri izmantot. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par žēlastību un vēlreiz žēlastību, kur Tu dāvā mums piedzīvot, kungs, arī šajā laikā, ka šis ir šis žēlastības laiks, kur Tu mums dāvā. Un mēs Tev pateicamies, Tēt, ka Tavs vārds mums atkal atgādina un apgaismo mūsu prāts un mūsu sirds, ieraudzīt to, cik laiks, ko Tu mums dod, ir vērtīgs un dārgs. Un mēs lūdzamies, kungs, pēc Tavu gara vadības un pēc Tava svētā vārda, ka tas uzrunā mūs un māc mums, lai gudri dzīvojam šajā laikā. Un ja kādi ir kaut kur aizmiguši, kungs, piecel viņus, mēs lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Lai katrs izmantojam šo dārgo laiku, kas mums ir dots, lai izmantojam to gudri, mūžības vērtībām un Tavai valstībai par godu, lai tā iet plašumā. Palīdz mums, kungs, caur šim gadam, kā Tu vienmēr esi bijis uzticams. Ja arī mēs esam bijuši kaut kur kādās lietās neusticami, Tu vienmēr paliec uzticams, Tēd. Un to mēs arī lūdzam no Tevis arī šajā gadā. Māc mūs staigāt, kungs, Tavus ceļus. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs varam piecelties kājās un arī tad pirms svētā.